tik liela. Veterināra klīnikas atklāšanas lente Latvijas Lauksaimniecības Universitātē tiek griezta jau otro reizi. Pirmā veterināra medicīnas fakultātes klīnika Jelgavā tika atklāta pirms pusgadsimta. Šodien turpat blakus uzbūvēts jauns korpus, kā arī rekonstruēti jau esošie. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs solis mums un konkurence starp Baltijas valstu, Ziemeļu valstu augstskolām veterināra medicīnas speciālistu sagatavošanā arī aug. Un šī klīnika Baltijas valstīs droši būs vadošā. Četkajainiem draugiem atsevišķs korpus paredzēts stacionāram, atsevišķi mazo dzīvnieku ārstēšanai un operācijām un sava ēka arī lielajiem dzīvniekiem. Šeit ir arī vizuālā diagnostikas iekārta, ir izmeklēšanas boksi un intensīvās terapijas boksi un 2 ķirurģijas telpas zāles. Operāciju zāles nevien aprīkots ar mūsdienīgu medicīnisko aparatūru, bet arī ar video sistēmu, kas ļaus operācijās piedalīties arī studentu grupām, kas līdz šim nebija iespējams. Parasti operācijas laukums ir tik mazs, ka visi apkārt esošie studenti viņu nevarētu redzēt, bet ar video sistēmas palīdzību tad var visur redzēt ar kameru uzņēmu un kādā seminārtelpā auditorijā var labi komentēt un saskatīt. Jaunajā kompleksā paredzēts arī attīstīt references klīniku, kas nozīmē nevis konkurēt ar citām dzīvnieku ārstniecības iestādēm, bet sadarboties. Tas ir normāli, tā tam ir jābūt. Katra mazā klīnika droši vien nevarēs aprīkot savu šo te kabinetus ar visu to plašo, kas ir šeit redzams, bet tāpēc mēs arī balstamies un ceram uz references klīniku, kā kritiskajos situācijās dzīvnieki varēs nākt šeit ar saviem īpašniekiem. Pieredzes bagātie ārsti jauno klīniku saredz arī kā vietu pēcdiploma apmācībai. Klīnikas būvniecība izmaksājusi gandrīz 3,3 miljonus latu un pašlaik turpinās tās iekārtošana. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.